Pašā ziemas spēlkoņā šā gada janvārī Ogres pievārtas mežā ar Mariju tikāmies pirmoreiz. Tolaik tā bija viņas un dēla pastāvīgā dzīvesvieta, un meža ļaudis jau gandrīz bija atmetuši cerību rast risinājumu situācijai, kurā nonākuši dēļ pašu pieļautajām kļūdām. Tagad ceļš pie Cālīšu ģimenes ved uz kādreizējām Ogres trikotāžas kombināta kopmītnēm, kur vienā no vairāk nekā 120 istabiņām, kam piešķirts sociālais status, dzīvo arī kādreizējie meža ļaudis. Kā vesela paliku, vismaz gandrīz. Man tā bija kāja beigta. No tā, nav jau slikti. Pateicoties domas priekšsēdētāja padomniekam un sociālajiem dienestam, Marija tagad saņem arī pensiju. Dēlam gan stāsts vēl nav ar laimīgām beigām, tomēr arī viņš ir apmierināts. Kā var būt neapmierināts? Ir viena lieta dzīvot mežā, viena lieta, kad dzīvot, ka tev tiešām ir jums viss galvas. Tas, kas darbā nevar iestāties, tā ir cita lieta. Tā ir manas problēmas, un es kaut kā mēģināšu kaut tikt galā. Iejušanās jaunajā vidē nesot bijusi pavisam gluda, tomēr lielas problēmas arī nesot bijušas. Jumts virs galvas ir laba motivācija mainīties un savu dzīvi sakārtot. Diemžēl ģimenes, kam bez sociālās palīdzības neiztikt, kļūst aizvien vairāk. Šogad Ogres novadā sociālais budžets bija vairāk nekā 700 000 latu. Decembra mēnesim atlikuši vien 80 000. Ja nemainīsies ekonomiskā situācija, droši vien, kad pieaugs šī vajadzība. Un to rāda patreiz, es gan gribu teikt, salīdzinoši tikai 2009. un 2010. gada rādītāji. Kaut vai arī par to pašiem patvērsmes iemītniekiem paskatoties, bet visvairāk skatoties uz sociālā statusā piešķirtajām šīm te istabiņām. Pieaug arī bezpajumtnieku skaits, tāpēc šogad uzsākt arī patvērsmes paplašināšana. Pagaidām tajā mitinās 7 cilvēki, bet nepieciešamības gadījumā tā var uzņemt 20 iemītniekus.